Tātad nākošais runātājs Markus Spelmans, doktors Markus Spelmans, vēsturnieks, vecākais pētnieks no Vācijas Bundesvēra militārās vēstures un sociālo zinātņu centra Potsdamā, Vācijā. Viņš ir mācījies Augsburgas, Galvejas un Bernas universitātēs. Viņš savā pētniecībā galvenokārt pievēršas Vācijas militārajai vēsturei 19. līdz 21. gadsimtam. Tātad viņa īpašā uzmanības lokā ir izlūkošanas vēsture. Viņš ir publicējis vairākas monogrāfijas un rakstus par dažādiem ar šo jautājumu saistītiem aspektiem. Piemēram, izlūkošanas mehanizācija. Tātad lūdzu vārds Markusam Pelmanim. Liels paldies par uzaicinājumu piedalīties, par iespēju pastāstīt par savu publikāciju. Pirms es sāku, es gribētu teikt, ka es izmantoju vēsturiskos vācu vietu nosaukumus, tāpēc tas ir tāds pragmatisku apsvērumu pieņemts lēmums. Ja es rakstītu rakstiski šo rakstu, tad es varbūt tā atšifrētu, tāpēc nestraucies, ja varbūt kaut ko redzat ne tādu, ko jūs ierasti redzētu. Kad vēsturnieki pēta Vācijas izlūkošanas vēsturi saistībā ar Krieviju un Padomju Savienību, tad vienmēr uzsvērts ir uz augsto karu, uz Otro pasaules karu. Tomēr nākošajās 20 minūtēs es gribētu pavisam īsi pastāstīt par tādu posmu, kas ilga veselu gadsimtu un kas varbūt nav tik plaši pētīts. Tas ir laiks no 1890. gada līdz 920. gadam. Un šis ir interesants posms vairāku iemeslu dēļ, jo šajā laikā veidojās Vācijas un Krievijas militārās izlūkošanas organizācijas. Protams, pirms tam arī bija daudzas spiegošanas formas, cilvēki vienmēr ir lasījuši citu vēstules un tam līdzīgi, bet tagad šis izlūkošanas darbs tika institucionalizēts pastāvīgi, un tas notika gan kara, gan miera laikā. Otkārt, izlūkošana šajā posmā var tikt skatīta 3 dažādās sociālās situācijās – miera, kara situācija un arī pēckara situācija. Un tas ir metodiski interesants tāds posms. Treškārt, laikā no 1890. līdz 1920. gadam ir interesants, ņemot vērā politiskās kartes izmaiņas. Mēs redzam, ka Baltijas reģionā situācija būtiski mainījās. Sākumā reģions bija daļa no Krievijas impērijas, pēc tam, principā, Vācu okupēta teritorija, un beigās mēs redzējām, ka veidojas jauni izlūkošanas jomas spēlētāji jaunajās Baltijas valstīs. Nozīmē, ka mainās visa šī te izlūkošanas pieeja un arī fokusa punkti. Jāsaka, ka Baltija pati par sevi ir tāds interesants reģions, jo šeit ir daudz dažādu etnisku, kultūras un politisku interešu. Tad es vaicāju, kā Vācijas armija organizēja izlūkošanas darbu pret Krieviju, kādus avotus izmantoja un kāds bija viņu uzskats par Baltijas reģionu. Militārās izlūkošanas joma Vācijas impērijā tika uzticēta ģenerālštābam, un, principā, tā bija tāda neatkarīga iestāde jau no kara ministrijas. Runājot par militāro vēsturi, tad parasti tiek uzskatīts, ka ģenerālštābs ir tikai tāda organizācija, kas ir atbildīga par operatīvo plānošanu, bet faktiski tā ir tāda struktūra, kas no sākuma iegūst un izvērtē militāra rakstura informāciju.
ko pēc tam izmanto, iekļauj operatīvajos plānos. Tātad šie plāni vienmēr ir atkarīgi no izlūkošanas datiem. Un tas ir tāds arguments, ko es atkārtoju atkal un atkal, ka tātad ģenerāls štābs lielā mērā ir arī izlūkošanas iestāde. Tāpēc īsi izskatīsim izlūkošanas organizāciju vēsturi, skatot Vācijas impērijas vēsturi pēc 1871. gada, ir skaidrs, ka tradicionāli galvenais ienaidnieks bija Francija, ne Krievija. Tas būtu jāņem vērā. Rietumu kaimiņš bija tas, pret kuru tika vērsts lielākā daļa šo izlūkošanas darbību, un institucionālais izlūkošanas dienests nepastāvēja ģenerālštābā līdz 1889. gadam. To šeit arī var redzēt. Šī ir organogramma, Prūsijas ģenerālštābs, un šeit esmu atzīmējis 4 sadaļas, nodaļas, kas ir saistītas tieši ar izlūkdatu vākšanu. Izlūkošanas darbības pret Franciju un Krieviju tika organizētas tādā ļoti nelielā nodaļā, 3. nodaļā, tika izmantoti atvērtie avoti, un šie avoti tika izskatīti 1. divīzijā, 1. nodaļā, ģenerālštāba 1. daļā, tehniskus jautājumus, teiksim, par cietokšņiem, skatīja 4. daļā, un jautājums, kas saistīti ar dzelzceļiem, dzelzceļu daļā. Nākošie būtiskie atskaites punkti bija 1906. gads, kad ģenerālštābs ieviesa tā sauktos izlūkošanas aģentus šajā te komanda struktūrā. Šie aģenti strādāja Krievijas pierobežas reģionos, viņi bija tieši pakļauti ģenerālštāba vadītājiem, un tas ir ļoti svarīgi. Ir svarīgi norādīt, ka pirmais šāds aģents sāka strādāt Kēnigsbergā, un viņa pārziņā bija reģions no Viļņas līdz Rīgai, līdz Plaskavai, līdz Pēterburgai. Tātad tas bija viņa darba rajons. Sākoties Pirmajam pasaules karam, šis dienests būtiski mainījās. Principā tajā laikā viss mainījās. Lai mobilizētu šos izlūkošanas spēkus, ir svarīgi norādīt, kādas bija operatīvās plānošanas prioritātes būtu liela kara gadījumā. Tātad vācieši no sākuma gribēja uzbrukt Francijai uz rietumiem, tātad uzvarēt no sākuma tur. Un pēc tam armijai būtu jāpārceļas uz austrumu pusi un jāuzsāk kara darbība pret Krieviju. Tad no sākuma vācieši plānoja, ka veiks aizsargāšanās darbības austrumos, un principā tā arī bija vienīgā vieta, kur vāciešiem bija jākaro savā teritorijā. Vācieši bija izrēķinājuši, ka Krievu spēki no Baltijas reģiona varētu uzbrukt Austrum Prūsijai un no Krievijai piedarošās Polijas daļas. Tā tad bija apmēram skaidrs, cik spēcīga šī armija varētu būt. Bija arī skaidrs, pa kādiem ceļiem Krievu spēki varētu doties, tad šī ģeogrāfija, šie ceļoši pārvietošanās kanāli bija diezgan skaidri, visi jau noteikti to visu arī zinat. Tā tad ģeogrāfiskie apstākļi arī nozīmēja, ka Krievu spēki varētu uzbrukt no Baltijas puses, no Polijas puses, šajā reģionā esošo ezaru dēļ. Tomēr izlūkdienestam vēl īsti nebija skaidrs, cik ātri Krievijas spēkus varētu mobilizēt un izvērst, jo šis laiks būtu ārkārtīgi svarīgs. Tas arī noteiktu iespēju sakaut Krievu spēkus vai zaudēt. 1915. gadā situācija mainījās, jo fronte virzījās uz priekšu uz austrumiem, Krievijas teritorijā,
Un tomēr izlūkošanas darbību raksturs arī mainījās. Kara darbība ierakumos būtiski ierobežoja aģentu mobilitāti. Tātad aģentiem vai nu bija jāizlaužas cauri frontes līnijai, vai jāapiet frontes līnija, ceļojot pa neitrālām valstīm. Attiecīgi Ziemeļu valstis kļuva aizvien populārākas šajā ziņā, tātad, lai nodrošinātu izlūkdatu vākšanu par Krieviju un arī par Baltijas reģionu. No 15. gada arī Vācijas attiecīgai struktūrai bija jāsaka milzīgā okupētā teritorijā, un jo īpaši ņemot vērā esošo drošības situāciju, nepietika vairs tikai ar to, ka jūs tikai skaitat ieročus vai skaitat kaut ko citu. Tagad izlūkdienestam bija arī jāstrādā ar politiskiem jautājumiem, bija jāsaprot ārvalstu kultūras, jāizmanto tās, arī reģionāli politiskie aspekti bija jāapzinās. Un tas arī vairāk noteikti tiek skatīts prezentācijās par okupāciju, tāpēc par tā vairs nepieskaršos, bet šajā kontekstā ir jāatceras, ka militāra personas nebija apmācītas šādu veidu darbu veikšanai, teiksim, uzraudzība, propaganda, īpašās operācijas, administrācija, pretizlīkošana un tā tālāk. To nemācīja kara akadēmijā pirms 1914. gada. Attiecīgi aģentiem bija jāmācās uz vietas, viņiem bija jāizmanto arī civilo pieredze no Vācijas puses, lai tiktu galā ar šo jauno situāciju. Kara laikā militārā izlūkošana ietvēra arī tādu tradicionālo datu vākšanu. Aizvien mazāk bija cilvēki iesaistīti un aizvien vairāk tika nopratināti sagūstītie karavīri, tika veikta uzraudzība no gaisa, tika pārtverti kaut kādi dokumenti un arī signalizēšana. Papildus ierastajām metodēm tika izveidoti arī pastāvīgi spiegošanas punkti gan Vācijā, gan okupētās teritorijās, gan arī neitrālās valstīs. Un šīs rezidentūras sauca par Kriegsnachrichtenstelle, tātad tādi kara informatīvie punkti. Un šo te punktu skaits paplašinājās, palielinājās, palielinoties arī Vācijas ekspansijai. Protams, šī nav ļoti precīza karte. Te var redzēt frontes līniju 17. gadā un arī pēc Brestas līguma 18. gadā. Tātad jūs saprotat, cik plaša bija Vācijas okupētā zona 17. 18. gadā. Kas attiecas uz Baltiju, tad šie te izlūkošanas punkti tika atklāti daudzās dažādās vietās Vācijā, Ziemeļvalstīs, Danijā un arī citur. Parasti tie bija punkti, kas sastāvēja no viena aģenta. Viņi gan ļoti aktīvi darbījās un vāca tikai cilvēku iegūtus datus. Pēc cara armijas sabrukuma izlūkdienests uzreiz nemainījās. Tas bija tāds process, kas prasīja daudzus mēnešus. Vācijas armija joprojām atradās ienaidnieka teritorijā 18. 19. gadsdā, un izlūkdienests tajā laikā jau bija diezgan pieredzējis. Tomēr izlūkošanas darbības kļuva aizvien tādas ideoloģizētākas. Tika aizvien vairāk izplūda konflikta līnijas, jo īpaši arī Baltijas valstīs, kur pret vāciešiem var cīnīties dažādi nacionālisti, sarkanie Krievu spēki, Baltie Krievu spēki un tā tālāk. Un šajā neskaidrajā drošības situācijā Vācijas izlūkošanas organizācija darbojas armijas ietvaros, ņemot vērā arī esošo situāciju, tās resursi aizvien samazinājās, arī leģitimitāte samazinājās, un pēc Versaļas līguma parakstīšanas ģenerāls štābs bija jāizformē līdz 1. oktobrim 1919. gadam, un attiecīgi arī izlūki vai izlūkdienests uz laiku tika izformēts.
Tagad paskatīsimies nedaudz uz izlūkošanas datu avotiem un atgriezīsimies pie miera laika no 19. līdz 40. gadam. Jāsaka, ka tajā laikā izlūkdati par Krieviju tika iegūti no parastajiem avotiem. Vissvarīgākais bija militārais atašejs. Tomēr atašejs nebija pakļauts ģenerālštābam, tur bija tāda hibrīda pakļautības schēma gan ārlietu dienestam, gan ģenerālštābam. Izlūkošanas darbā iesaistījās arī Vācijas konsulāti Krievijā, arī konsulāti Rīgā un arī goda konsuli iesaistījās. Varbūt ne tik daudz spiegu darbībā, jo parasti ja goda konsuli nebija vācieši pēc savas etniskās izcelsmes, tāpēc tur bija jautājumi par uzticamību. Es gribētu norādīt, ka izlūkdati par Krieviju un par Baltiju tika vākti arī diplomātiskās misijās Ziemeļvalstīs un arī Vīnē. To darīja atašeji. Tika izmantotas arī diplomātiskās un konsulārās misijas. Un to mēs ļoti labi arī varam redzēt Beņu von Zīverta gadījumā. Tātad tas bija cilvēks, kas strādāja Krievijas vēstniecībā Londonā, un viņš sniedza ļoti svarīgu informāciju, jo īpaši par Britu un Krievu jūras konvencijas jautājumiem. Jāsaka, viņš bija viens no visnozīmīgākajiem aģentiem tajā laikā. Otrs svarīgākais datu avots bija atvērtie datu avoti. Protams, atašeji arī strādāja ar šādiem datiem. Tomēr ģenerālštāba Krievijas nodaļa izvērtēja katru dienu atvērtos avotus, piemēram, avīzes, politiskus žurnālus, kādus citus žurnālus, militāros noteikumus, dzelzceļa kustības grafikus, kartes un tā tālāk. Visu iespējamo informāciju. Jāsaka, ka tika dziļi un plaši izvērtēti šie te atvērtie dati, un tā bija tiešām tāda ģenerālštāba stiprā puse. Spiegošanu vācu pusē veica aģenti un arī Vācijas civiliedzīvotāji ārvalstīs. Bieži varbūt brauc valodas mācīties vai ko citu darīt, tomēr jāsaka, ka ārlietu dienestam saistībā ar šādu cilvēku izmantošanu spiegošanai, jo tas varētu izlaisīt lielus diplomātiskus skandālus, un tāpēc tika aizliegts šādus cilvēkus izmantot kā aktīvus spiegus. Arī Krievijas pretizlūkošana aizvien vairāk ierobežoja šādas izlūkošanas izmantošanu, jo īpaši sākot no 1905.–6. gada. Ir grūti saprast, kāds varētu būt bijis šo cilvēku skaits, kāda varētu būt ietekme līdz pat 1914. gadam, jo no avotu es lēstu, ka šo cilvēku skaits varbūt ir no 90 līdz 120 kara sākumā. Vairums tie bija tādi sīki aģenti, strādāja pierobežu zonā, sniedza vienkāršu informāciju par militāro infrastruktūru, spēku atrašanās vietu, kaujādošanās kārtību un tā tālāk. Tomēr mums ir zināmi 1 līdz 2 gadījumi, kad bija iespējams iegūt informāciju par mobilizāciju no militāro apgabalu birojiem, bet tas bija tikai 1890. gados. Bija arī informācijas plūsma par mobilizāciju un par atsevišķu karaspēka vienību formēšanu. Bet varbūt ne tik ļoti tas ir saistīts ar spiegošanu. Tātad atašeji atvērtie avoti un cilvēku gūtie dati joprojām tika izmantoti arī kara sākumā, tomēr to nozīme ievērojami mainījās. Krievijas atašejiem bija jādodas prom no Krievijas, attiecīgi tika zaudēts viens no būtiskākajiem avotiem, bet vienlaikus neitrālajās valstīs šie atašeji kļuva ļoti, ļoti nozīmīgi. Kas attiec uz Baltijas reģionu, tie bija atašeji Stokholmā, Ziemeļvalstīm un militārais atašejs Bernē, Šveicē, jo Krieviem bija liela tāda izteikta miedarbība, sadarbība ar Šveices pārstāvjiem,
kas attiecas uz atvērtiem avotiem, arī nozīme samazinājās pēc kara pasludināšanas, jo Krievijā aizvien vairāk izplatījās cenzūra, bet no otras puses spiegošanas nozīme palielinājās. Tomēr vācieši neguva lielus panākumus, teiksim, lai iefiltrētu savus spiegus kaut kādās augstākās komandu organizācijās, komandu līmeņos. Un jāsaka, ka spiegošana šeit nebija tāda plaši izplatīta un dubultspiegi arī, jo īpaši Baltijas reģionā bija bieži sastopami. Viens no svarīgākajiem avotiem bija kara gūstekņu nopratināšana. Tas notika sistematizēti. Viņus uzreiz pēc notveršanas pratināja, kā arī nometnēs Vācijā. Ņemot vērā šo cilvēku lielo skaitu un valodas prasmi trūkumu, tulku trūkumu, šī te nopratināšana arī izlūkdienestam radīja problēmas. Un, protams, vēl arī tehnoloģijas radīja būtiskas pārmaiņas, teiksim, novērošana no gaisa, signāla izmantošana, kļuva par tādu būtisku jaunu izlūkdatu avotu. Nesen lasīju par kādu slepenu vienošanos starp Vācijas un Zviedrijas militāru personām, kur Zviedri klausījās Krievu radio un nodeva šo informāciju vāciešiem. Ja jūs par to zinat vairāk, tad es būtu arī ļoti interesēts. Tātad mēs redzam, ka šo avotu skaits ievērojami palielinājās. Tā es neredzu, cik vēl minūtes, jo man nav brilles uzlikta, saka runātājs. Tagad tā interesantākā daļa. Pēdējais punkts, ko es gribēju apskatīt, ir jautājums par to, kas tad bija tāds īpašs Baltijas reģionā Vācijas izlūkdienestam. Es domāju, ka laikā no 1890. līdz 1914. gadam bija vairāk uzsvars uz aizsardzību. Baltijas reģions bija tāds izlūkdošanas, datu vākšanas vieta, un tika uzskatīts, ka tur varētu būt apdraudējums, lai gan nebija nekādi tādi koloniāli stratēģiski plāni pirms kara. Arī etniskie un sociālie apstākļi neko īpaši nenozīmēja Vācijas izlūkdienestam, un tas, protams, arī ietekmēja šī dienesta tādu kompetenci šajā jomā pēc 1914. gada. Baltijas reģions vienmēr bija bijis un palika sekundārs nozīmes ziņā. Ja salīdzinām šo reģionu ar citām vietām, tas bija salīdzinoši viegli piekļūstams, netik biezi apdzīvots, tādi lauku reģioni. Un arī jāsaka, ka karš turpinājās ilgāk par 1918. gada novembri. Tas arī būtu svarīgi ņemt vērā izlūkošanas ziņā. Sākot no 17. gada aizvien mazāk tika izmantoti aģenti, aizvien vairāk bija arī rezidentūras neitrālās valstīs, piemēram, Somijā no 19. gada aprīļa. Un šīs rezidentūras bija izvietotas tālu no mītnes vietām, ļoti tuvu ienaidnieka galvaspilsētām. Tehnoloģiju loma pieauga no 1914. gada, bet es gribētu teikt, ka pēc 17. gada atkal samazinājās, jo kara raksturs mainījās. Un Krievijas armija tajā laikā sāka sabrukt. Kas attiec uz Baltijas valstīm, ir ļoti svarīgi saprast attiecības starp izlūkdienestu un okupāciju. Jāsaka, ka Vācijas okupācijas laikā, Vācijas okupācija ilga dažādu laika periodu. Lietuvā tā laikam bija visilgāk, un pašreizējā Igaunijas teritorijā visīsāko laiku šī okupācija ilga. Tas varbūt ir arī jāņem vērā, skatoties uz konsolidācijas pakāpi un zināšanām, kādas bija izlūkošanas organizācijām šajā reģionā.
Jāsaka, no 18. gada līdz 20. gadam militārā izlūkošana spēra soli atpakaļ, uzņēmās tādu aizsardzības pieeju. Tomēr vienlaikus tika gūta arī labāka izpratne par etnokultūras aspektiem. Tīkls bija labāks nekā pirms kara. Un jāsaka, ka arī karš bija pats mainījies no tāda tradicionālā, konvencionālā kardarbības modeļa uz karu, kad bija maza apjoma dažādas sadursmes daudzās frontēs starp vājām valstīm, novājinātām valstīm. Un tā bija tāda ļoti zīmīga iezīme, ko mēs varējām arī novērot Baltijas valstīs, kas arī būtiski mainīja šo te izlūkošanas pieeju no aizsardzības uz uzbrukumu atpakaļ uz aizsardzību. Un tika ņemta arī vērā politiskā un kultūras daudzveidība. Paldies!